Sinepju graudiņš, vārds katrai dienai. Tā vietā, lai šaubītos. Šodienas rakstu vieta. Dieva apsolījumu viņš neuzņēma ar šaubām un neusticību, bet Dievam godu dodams kļuva stiprs ticībā, pilnīgi pārliecināts, ka Dievs to, ko viņš apsolījis, spēj arī darīt. Romiešiem 4. nodaļa, 20. un 21. pants. Šodienas pārdomas. Dievs apsolīja Ābrahamam, ka viņam būs dēls. Ābrahamam bija jāgaida 20 gadi, lai ieraudzītu šo apsolījumu piepildāmies. Viņam noteikti mēģināja uzmākties šaubas par to, vai pat tiešām dzirdējis Dievu, un ka viņš taču jau ir vecs. Tā vietā, lai šaubītos, mēs lasām, ka Ābrahams Dievam godu dodams kļuva stiprs ticībā. Dot Dievam godu nozīmē pateikties viņam un slavēt viņa uzticamību, pirms apsolījums ir piepildījies. Tas atraisa pārdabisku spēku, kas padara tevi spējīgu stāvēt stipri ticībā pat tad, kad apstākļi vēsta pretējo. Viņš ir apsolījis vērst visas lietas par labu tiem, kas viņu mīl. Tāpēc apņemies jau pirms tavas problēmas risinājuma pateikties Dievam par to, ko viņš vēl darīs. Ja tu rīkosies tāpat kā Ābrahams, tu pieaugsi ticībā un saņemsi savu brīnumu. Šodienas lūgšana. Tēvs, es atsakošu no šaubām un neticības. Šodien es izvēlos slavēt tevi un pateikties tev par apsolījumiem, ko esi man devis Bībelē. Paldies, ka tu pabeidzi iesākto darbu manā dzīvē. Es apņemos būt stiprs ticībā un pilnībā paļauties uz to, ka to, ko tu esi apsolījis, tu izdarīsi īstajā laikā. Jēzus vārdā.